Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā, un aiz manis ir redzams faktiski muzeja jaunākais eksponāts, jo to atveda tikai pirms dažām dienām. Un varbūt nedaudz raisa izbrīnu, jo it kā liekas, ka parasts vagons un tādi jau mums vēl te visur tiek izmantoti. No vienas puses ir taisnība apgalvojumam, ka tas ir parasts vagons, un faktiski tas ir vagonu vagons, jo no tā arī cēlās visa tālākā dzelzceļa vagona attīstība, un principā šeit gan ir sanāk 1, 2, 3, 4 riteņpāri, bet principā pirms 4000 gadiem vagons bija to, ko vilka zirgi, protams, vienkārši rati, nevis divriču, bet rati ar 4 riteņiem. Un tādi arī pirmie dzelzceļa vagoni bija. Šis mazliet atšķirās no tiem ratiem tikai ar to, ka ir noslēgts un tātad arī iegūst nosaukumu kā sekt vagons, jeb sektais vagons. Un dzelzceļa pirmsākumos faktiski to skaits bija arī vislielākais. Piemēram, Fēniks rūpnīca Rīgā, tad, kad uzsāka savu darbu 1895. 96. gadā, 72% no savas produkcijas ražoja tieši šādus vagonus. Tos gan ar tikai 2 riteņpāriem, jeb 4 riteņiem. Šī jau ir tālāka modifikācija, kuras, starp citu, arī Latvijā sāka ražot tikai 1941. gadā. Bet ne tieši tādus, mazliet mazākus 50 tonu kravnesības vagonus, no tādi ir pārbūvēts tas nākamais, bet šim jau kravnesības 68 tonnas. Vēl kas ir interesanti, šis ir pēdējais vagons, kuram kā apdares materiāls šajā gadījumā un arī vienkārši nosega materiāls ir izmantots koks. Koks mūsdienās vagonu būvniecībā praktiski vairs neizmanto, jo to vietā ir nākuši citi materiāli. Tātad šim vagonam jau ir vairāk kā 40 gadi, un tas ir pelnījis vietu Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīcijā viennozīmīgi. Tā apzīmējums ir 11.066.05. Katram izstrādājumam ir, protams, savs nosaukums, ne tikai tas, ka tas ir sektais vagons, bet arī kaut kāda cipara kombinācija šajā gadījumā. Diemžēl Latvijas vēsturē šie vagoni ir iegājuši arī ar vienu citu nosaukumu kā lopu vagoni. Ne tāpēc, ka tur pārvadāju dzīvniekus, kas arī te tika darīts, protams, šādos vagonos daudz ko var pārvest, bet, diemžēl, arī šādos vagonos tika izsūtīti mūsu tautieši, Latvijas iedzīvotāji 2 reizes, gan 1941. gadā, gan 1949. gadā. Un 49. gadā, jā, jau šie bija faktiski galvenokārt 4 vagoni. Tomēr pamatā šī vagona funkcija ir ne ļaužu vai cilvēku pārvadāšana. Šī vagona funkcija ir dažādu priekšmetu un dažādu kravu pārvadāšana. Mūsdienās, protams, galvenokārt mēs jau varam šīs kravas sašķirot un to pārvadāšanai izmantot specifiskus vagonus, piemēram, pēc naftas produktiem. Tās ir cisternas, konteineru pārvadājumiem, tās ir platformas. Tomēr šie vagoni ir un vienmēr saglabāsies kā vagonu klasika, un tāpēc mēs lepojamies, ka tas ir ieņēmis godpilnu vietu Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīcijā.